Jebkura brīvlaika sākšanās katrā ģimenē saistās ar nelielām izmaiņām ikdienas plānojumā, jo vecākiem nākas ņemt vērā to, ka viņu jaunās paudzes prāts pa dienu nav nodarbināts, un tajā var iemaldīties daudz trakulīgu domu, kas var apdraudēt gan bērna vai jaunieša, gan arī visu apkārtējo drošību. Tādēļ noteikti tagad, sākoties ziemas brīvlaikam, ieplānojot kādu stundu savā dienas kārtībā un kopā ar saviem bērniem noskatieties vietnē YouTube atrodamo drošības filmu Lai dzīvo bērni 2014. Šī filma tapusi sadarbojoties vairākiem Latvijas dienestiem un uzņēmumiem. Un starp tiem noteikti jāmin Latvijas gāze, kura gribētu vērst visu gāzes lietotāju uzmanību uz vienkāršām, bet ļoti svarīgām lietām. Katrā dzīvoklī aiz gāzes plīts vai citu veidu aparatūras atrodas noslēgkrāns. Un šādā situācijā skaidri redzams, ka noplūde ir piemēram no plīts vai no skaitītāja. Tad pirmais, ko vajadzētu izdarīt, ir noslēgt šo krānu. Līdz ar to arī pārtrauks dabasgāzes noplūdu un varēs sagaidīt mierīgi avārijas dienesta meistarus. Vēl ir jāņem vērā to, ka nedrīkst lietot atklātu uguni, nedrīkst ieslēgt un arī nedrīkst izslēgt elektriskās ierīces, jo tās var radīt dzirksteli. Tā ir eksplozija. Būtībā jebkuras gāzes eksplozija, viņi ietver sevi vairākus šos patoloģiskos faktorus. Pirmkārt, tas ir karstums, pirmkārt, tie apkārt lidojoši priekšmeti, un treškārt, tā ir pati gāze. Šis sprādziens ir ļoti ātrs, un bieži vien cilvēki nespēja paspēt acis pat ciet, kas ir savādāk, kas ir liesma. Tātad pirmās noteikti cietīs acis, tas ir būtībā aklums. Un skaidrs, ka tā ir trauma. Tas sprādziens ir tik liels, ka tas jaunieks lidos pret sienu, pret kaut ko atsitīsies, tas būs traumas. Plēsošas traumas tās ir. Tās ir bieži vien arī tas spiediens tik liels, ka arī pārplīs, teiksim, plaušas. Nevarēs elpot būtībā. Un tās ir, būtībā tas ir tāds granāts sprādziens. Jāatcerās, ka gāzes sprādziens var skart ne tikai jūsu ģimeni, tā var izvērsties par traģēdiju visai mājai, kurā dzīvojat. Jārēķinās, ka kur slēpjas tā bīstamība dabasgāzes noplūdei. Ja notiek sprādziens, tad ļoti liela iespēja pastāv, ka var sagrūt ne tikai dzīvoklis, bet arī visa māja. Protams, tiks bojāts īpašums un, protams, ka var arī iet bojā daudz cilvēku. Kā mēs zinām, nesen arī bija Liepājā sprādziens, kur iegruva faktiski dzīvoklis. Bija daudz cietušie un viens bojā gājušais, un arī pasaules praksa rāda, ka diemžēl šīs avārijas notiek. Latvijas gāze daudz iegulda spēku, enerģijas un radošas izdomas, lai bērniem un jauniešiem atgādinātu par drošību. Un viens no tādiem pasākumiem ir Esi drošs, neesi pārdrošs. Drošība ir vienmēr bijusi Latvijas gāzes prioritāte. Mums ir izstrādāta izglītojošas programmas dažādām vecuma grupām, no bērniem līdz pat pieaugušajiem. Ar bērniem mēs strādājam īpaši cītīgi, informējot par gāzes drošību. Viena no kampaņām, ko mēs varam minēt, ir pirmās klases skolniekiem visā Latvijā, neatkarīgi no valodas, tiek izsūtītas informējošās grāmatas par gāzi. Šī kampaņa konkrēti, tā ir ikgadējā kampaņa, ne pirmo reizi, kur mēs runājam ne tikai par teorētiskajām zināšanām, bet nostiprinām tās arī praktiski. Šodienas pieredze rādīja to, ka bērniem vajadzēja zvanīt gan gāzes avārijas dienestam, konkrēti un precīzi minot informāciju par gāzes noplūdi. Viņiem vajadzēja gan atdzīvināt bez samaņas slīkstošus cilvēku un dažādas citādas noderīgas lietas, kas, es ļoti ceru, nevajadzēs viņiem dzīvē pielietot, bet zināšanas viņus padarīs tikai spēcīgāk. Ziemassvētki aizvadīti klusi un mierīgi. Nākamajā nedēļā mēs sagaidīsim jauno 2015. gadu. Un šādās reizēs svētku svinēšanas vietās pārgalvība un neapdomība ir biežs viesis. Tādēļ akcijas sadales tīkls aicina svētku laikā ievērot elektrodrošību un elektroiekārtu tūmā neatstāt bez uzraudzības bērnus. Elektrodrošība vienmēr ir bijusi prioritāte sadales tīklam, jo mūsu iekārtas tomēr ir paaugstināta riska objekts, un nepareizi ar viņām rīkojoties var rasties traumas un pat smagi nelaimes gadījumi cilvēkiem, un arī statistika to parāda, kad mēs skatāmies uz pagājušo gadu, tad 72 cilvēki ir cietuši saskarsmē par nepareizā rīcībā ar elektroierīcēm.
Un kas ir tas sliktākais, kad 1/3 aptuveni no šiem cilvēkiem ir bijuši bērnu un jauniešu vecumā līdz 18 gadiem. Un līdz ar to arī šis ir īstais brīdis, kad vēlreiz atgādināt viņiem par to, kā tad izturēties elektroierīču tūmā, kā pareizi rīkoties. Protams, tie nav tikai bērni, uz ko mums ir jāskatās, arī pārējā sabiedrība ir jāinformē. Lai svētku laiks paiet droši, akcijas-sabiedrība Sadales tīkls aicina iedzīvotājus ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus gan mājās, izmantojot dekoratīvā apgaismojuma rotājumus un mājsaimniecībās pieejamās elektroierīces, gan pavadot laiku ārpus telpām. Īpaša uzmanība jāpievērš bērnu drošībai, jo jaunā gada svinību laikā elektriskie eglīšu rotājumi, kā arī citi mirdzoši elektriskie svētku rotājumi var izraisīt pastiprinātu bērnu interesi. Palielinās risks, ka bērnam var rasties vēlēšanās pašam ieslēgt eglīšu lampiņas, izskrūvēt tās no virtenes vai ievietot kontaktligzdā kādu priekšmetu. Diemžēl šādai neuzmanīgai rīcībai ar elektrību var būt traģiskas sekas. Akcijas-sabiedrības Sadales tīkls aicina pieaugušos rīkoties atbildīgi un elektriskajai strāvai pieslēgtu iekārtu tūmā neatstāt bez uzraudzības bērnus, bet gan brīdināt par elektrības bīstamību. Svētku laikā iedzīvotājiem konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju un citu elektroietaišu tūmā, nekavējoties lūgums ziņot, zvanot uz akcijas-sabiedrības Sadales tīkls klientu servisa bojājuma pieteikšanas bezmaksas tālruni 800 20 04 vai valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 112. Lai nodrošinātu stabilu kopējās elektroapgādes sistēmas funkcionēšanu, akcijas-sabiedrība Sadales tīkls turpina investēt uzņēmumu attīstībā, lai jau preventīvi novērstu iespējamos bojājumus, kā arī, lai vēl operatīvāk varētu novērst bojājumus. Plašas investīcijas ir paredzēts arī nākamajā 2015. gadā, lai varētu nodrošināt stabilu un drošu elektrības piegādi ikvienam. Kārtīgam saimniekam katru gadu nākas cīnīties ar 3 veidu stihijām. Pirmā, zaļā stihija mums, protams, sagādā prieku, taču ir brīži, kad vajag to savaldīt. Un tad lieti nodara IQ Eduards piedāvātā tehnika. Nemaz nepamanat, kā laiks paiet, un IQ Eduards pulkstenis sit nākamo darba stundu. Klāt rudens un arī nākamā stihija – kritušās lapas. Un šajā laikā Aldis Limanskis aicina uz kārtīgu tehnikas izrādi, lai jūs varētu izvēlēties savu varoni. Daba mūs reizēm lutina, bet reizēm arī nepiedod mūsu kļūdas, kuru katru brīdī mūs var pārsteigt bargākā no stihijām – sniegs. Tādēļ jābūt gatavam, un arī šo cīņu jūs noteikti uzvarēsiet cīnoties plecu pie pleca ar IQ Eduards tehniku. Pats galvenais produkts mums ir Somu mini traktors Avants. Ļoti daudzfunkcionāla, universāla mašīna. Avants māk izdarīt ļoti daudz ko, ļoti noderīgs saimniecībā. Tagad jau pierādījies, kad vērtīgs arī pilsētu komunālajā saimniecībā, pilsētu apsaimniekošanas darbos, parkos, celtniecībā. Avants pats mums piedāvā 120 dažādus darba rīkus. Plus, mēs godīgi sakot, varam aiziet pār pat 200 dažādiem darba rīkiem, kas visi montējās priekšā uz frontālā iekrāvē. Visi avanti ir aprīkoti ar saucamo hidrošrūteņu multisakabi. Kā bija tajā vecā filmā Ļohkim Dvižēņiem Ruki, jeb ar praktiski vienu rokas kustību jūs pārvienojat arī visas, cik kurā gadījumā ir 2, 3, 4 hidrošļūtenes. Tehnika apgūta ir ļoti vienkārši, 2 pedāļi un stūri. Galvenais laicīgi pedāļus atlaist, ja? Nevis spiest virsū, jo tad var iznākt, var iznākt. Ļoti vienkārši, ļoti ērts, un arī šī rīku nomaiņa. Ja es kādreiz teicu, ka meitenēm varbūt ir grūtāk šīs hidrošļūtenes, tos ātros savienojumus pārmaukt, tad šobrīd tā vairs pilnīgi nav problēma, pateicoties šai multisakabei. Jebkurš klients mums ir interesants uz ilgtermiņa sadarbību. Ja? Tad pārdodot avantu, mums ļoti patīk šos avantus pašiem arī apkalpot, pēc tam apgādāt, veikt viņiem servisu. Tad pirmkārt mēs zinām, kas notiek ar šo traktorīti, jo, godīgi sakot, mēs to savu tehniku paši arī mīlam. Mēs saviem klientiem daļu no darba rīkiem, kas jums nav vajadzīgi kā klientiem ikdienā, piedāvājam arī nomāt. Vajag jums izrakt tranšeju,
lūdzu, atbrauciet, paņemiet to ekskavātoriņu uz to vienu dienu izrociet. Vajag jums žogam jaunus stabus saborēt, lūdzu, atbrauciet, paņemiet to urmašīnu ar bori, kāds no jums vajadzīgs, saborējiet. Samaksājiet to nomas maksiņu par to vienu dienu, nevis to lielo naudu par to rīku, kurš jums būs vajadzīgs vienreiz gadā. Ja? Kā vienmēr es teicu, esam jūsu rīcībā. Atrodamies tātad stacijas iela 4 Tukums. Visvieglāk pie mums braukt ir no Apļa, braucot iekšā Tukumā, uz pilsētas centru, pārbraucot pāri pārbrauktuvei, jau mūs redzēsiet. Akcijas sabiedrībai Valmieras stikla šķiedra aizējošais 2014. gads ir bijis ļoti veiksmīgs un rada pilnīgu pārliecību par saviem spēkiem. Mēs būsim mūsu produkciju pārdevuši vairāk par kādiem 8% nekā iepriekšējā gadā. Šie 8% sastāda 7 miljonus eiro mūsu apgrozījumā. Arī peļņa būs rekordliela. 2 miljonu vairāk nekā tas bija 2013. gadā. Pēdējie 2 gadi, jāsaka, vispār ir bijuši tādi, kad mēs esam darbojušies jaunā līmenī. Pirmkārt, jau pagājušajā gadā iegādājāmies rūpnīcu Anglijā, šogad būvējam ražotni Amerikā. Tas viens ir, kad esam tuvāk mūsu klientiem, lai labāk varētu reaģēt uz mūsu klientu, uz tirgus prasībām. Nopērkot jau rūpnīcu Anglijā, mēs iepirkām jau gatavu ražotni, arī ar labiem jauniem produktiem, ar zinātību šo produktu ražošanā. Panākumi nebūtu bijuši iespējami bez tām lielām investīcijām, ko mēs ieguldām rūpnīcas attīstībā. Šī gadā būsim ieguldījuši vairāk kā 8 miljonu eiro. Pagājušajā gadā ieguldījām vēl vairāk, tātad pagājušajā gadā ieguldījām 11 miljonus eiro mūsu rūpnīcas attīstībā. Jau no 2003. gada rūpnīcas attīstībā mēs esam ieguldījuši 116 miljonus eiro. Protams, tas viss bija iespējams tikai pateicoties rūpnīcas kolektīva atbildīgajam darbam. Gribu izteikt atzinību mūsu kolektīvam, mūsu darbiniekiem, pirmkārt jau pārdošanas dienestam, attīstības dienestam, arī darbiniekiem, kas strādā cehos. Jo mēs esam tirgus orientēts uzņēmums. Tas nozīmē, ka mēs strādājam 37 valstīs, mūsu klienti ir. Mēs ražojam 400 dažādus produktus, kas, protams, arī ražotājiem, ceha darbiniekiem uzliek liels pienākums un prasa arī lielu pieredzi un prasmes, lai bieži mainītu sortiments un izpildīt klientu visaugstākās prasības. Rūpnīcā strādā 950 darbinieki. Jāatzīmē, ka akcijas sabiedrība Valmieras stikla šķiedra ir viena no pirmajiem, kas piedalījās duālās izglītības sistēmas veidošanā Latvijā. Šogad pirmā grupa beidza duālās izglītības sistēmā ieguva kvalifikāciju, jo pasaulē katru dienu, protams, konkurence pieaug, kas prasa arvien kvalitatīvāku, arvien ražīgāku darbu un bez labi sagatavotiem darbiniekiem. Tas, protams, nav iespējams. Valmiera Glass grupas vīzija ir kļūt par rūpnieciskā stikla šķiedras tirgus līderi Eiropā. Šī vīzija atspoguļo Valmiera Glass grupas darbības būtību, jo tā koncentrējas uz katra klienta individuālo prasību īstenošanu, vienlaikus uzturot augstu ražošanas produktivitāti, radot un ieviešot inovatīvus risinājumus, apdomīgi izmantojot resursus un saudzējot apkārtējo vidi. Gribu visiem novēlēt veiksmīgu, laimīgu, veselīgu, arī veiksmīgu jauno gadu. Kā zināms, nākamais gads ir Kazas gads un jānovēl mums visiem kaut kas līdzīgs, tā kā Kazai, kas mīl to zaļo zāli, mīl to dabu. Mēs ieguldam ļoti liels naudas dabas aizsardzībā nākamā gadā. Viens projekts vien ir par 2 miljoniem dabas aizsardzības jomā. Tā kā tas varbūt saskan ar Kazas gada to zaļumu. Kaza mīl arī droši vien, ka pabadīties, bet es domāju, ka es tomēr labāk novēlētu, kad, lai mēs tomēr iet uz tādas pacelātības virzienā, kādu mēs jūtamies dziesmu svētku laikā.
24. oktobrī Latvijas ārstu biedrība pasniedza ikgadējo veselības gada balvu. Balvu par sasniegumiem Latvijas vides veselības uzlabošanā Latvijas ārstu biedrība piešķīra uzņēmuma Bioefekts dibinātājai un vadītājai Anitai Lielpēterei. Bioefekts jau kopš 1993. gada izstrādā un ražo bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus un citus mikrobioloģiskus preparātus dārzkopības un lauksaimniecības vajadzībām, tā piedāvājot alternatīvu dabai un cilvēkam kaitīgo pesticīdu un herbicīdu lietošanai. Saņemot balvu, Anita Lielpētere sacīja: esmu gandarīta, ka mūsu darbs ir novērtēts. Latvijā ir ļoti profesionāli mikrobiologi, tāpēc, ja mēs visi kopā rīkosimies saprātīgi, tad nākotnē varētu kļūt par valsti, kur dominē bioloģiskā augu aizsardzība. Uzņēmuma produktu kvalitātes augstiem līmenim ir pierādījums Bioefekta dalība starptautiskā projektā Eiro Legume ar produktiem, kas ir bijuši pirmie uzņēmumi pirmsākumos, proti nitrogīniem. Ja nemaldos, 36. gadā bija gatavs šīs pirmais mūsu nacionālais preparāts ir nitrogīns āboliņam. Starptautiskā projekta mērķis, kurā piedalās Bioefekts, ir palielināt tauriņu ziežu produkcijas apjomus un daudzfunkcionālu izmantošanu, izpētot tauriņu ziežu ģenētiskos resursus un pielietojot jaunākās tehnoloģijas mainīgā klimata apstākļos tādu šķirņu izveidei, kas piemērotas pārtikas un lobarības ražošanai un veicina Eiropas Savienības konkurētspēju un ilgtspējas. Nitrogīns ir gumiņu baktērijas saturošs slāpekļa mēslošanas līdzeklis tauriņu ziežu sēklu apstrādēji. SIA Bioefekts produkti ir unikāli ar to, ka tie nav nepieciešami lielos daudzumos. Svarīgi tos pareizi pielietot. Bioefekta darbinieki vienmēr palīdzēs jums norientēties plašajā piedāvājumā un ieteiks tieši jums vajadzīgo, vai tas ir dārzam, laukam, puķpodam vai pat vīna raudzēšanai. SIA Bioefekts novēl visiem saviem klientiem un sadarbības partneriem laimīgu 2015. gadu.